Labdien! Vēl viena laiva bez manis iebrauc. Tikko brauc uz to galu. Priecīgs svētks. Sākšu ar kubīru. Lucky Jones kubīru. 7 cauri, jeb 18 centimetri. Redzēs, kā šodien būs. Vakar pa 4 stundām neviena piesitiena nebija. Nu, vakar es vēlu atbraucu. No rīta bija augsts. Pēc tam migla uznāca. Nu, tā kā es 12. atbraucu, tad migla nebija vairāk. Nu, tikpat kā nebija tā kā tagad. Tā dūmaka. Bet cop neviena. Pat neviena aizdomīga nebija. Gan velcēji, gan mētāji. Mainīja visu kaut ko. Nu, kas man līdzi, protams. Tas teikta zāles ķērs. Būs jau laikam jābrauc. Tur, ko es jau braucu pēdējās reizes. Šita man kaut kā manā galā vispār. Pagājuši gadu jau man te negāja, cik mēģināju, un šogad tāpat. Šeit jau ir diezgan patiesa ūdens. Vēl pāris reizes iemetīšana. Braukšu citu. Pamainīju vietu. Šeit pamēģināšu uz Blue Fox. Šitā dzelteni kausētu. Tātad uz šo gumiju kādreiz bijuši daudz cops. Kā jau tā saplēst. Uz dambu 3 makšķernieki. Bet lājos neviena nav. Nē, nu tā viena, kas aizbrauc uz to galu. Nu, bez te pamēģināšu. Kad 15-20 reizes iemetīšu, un nebūs nekas, braukšu atkal citu. 11. bija pirmā copa uz šitādu te cūku. Strike Pro 15 centimetri. Vismaz copa bija. Vakar neviena copa nebija. Bet nu vakar šī laikā 11. es vēl mājā biju. Nu jā, nu tāpēc, ka migla. Saplīs tas, kur rāda ūdens līmeni. Vismaz Liepāja nerāda, ka uzslēdz tā pēdējais. Tas mērījums ir vakar. Tas ir 11. novembrī, 12:20. Un pēc tam vairāk nav. Vakarā jau tā bija, un šorīt skatījos tas pats. Nu, kaut kad jau droši vien sataisīs. 7:11 bija otrā copa uz šito pašu. Strike Pro mazo cūku.
tālumā 2 reizes pēc kārtas uzsit. Nu, varbūt, ka šodien būs kaut kas, ka jau 2 copus ir bijušas tādā īsā laikā. Vēl viena lauca. Uz 3. copu. Un pamuka. Foršs līdāk bija. 2 kīlā varbūt nebija, bet tūp pie tā jau bija. Un šitāds savage gear. Nepaspēja ķeseli paņemt. Atvilk jau pie pašas slājus. Varbūt, ka bija apēc 2 kīlu. Nu, un tas bija 5 pār 12. Bez 17 vienos. Viena mazāka cēla ārā ta ķēra. Šitādi. Fox Zander Pro 14. Bet tas bija zemās. Izskatās, ka šodien patīk klasiskā krāsa. Nu, lai gan sākumā ņēmu uz to oranžu. Pamēģināšu uz džeku klasiku. Strike Pro 12 centimetri. Ja jau klasiskā krāsa patīk, varbūt, ka džeks arī patīkās. Vējš jau sākās, vien stiprāks, un tā jau bija. 1, 2, kas sāksies līdz 12 metru rādīja. Brāzmās. Tie tur ķesel kaut ko. Viens tur ķesel, tad tam varbūt, ka pieķērās. Ko tevis tāpat vienu ķesel, jo diez var turēt. Saprast, kas tur bija. 2 pār 1 bija 5. copa. Nu, šito pašu savage gear. 15 centimetri. Uz 6. copu velc pieķērās. Un velc 1. copu šodien. Un kopā 6. Tik līdaka šausmīgi lielākā. Liela līdaka. Un tik smagi nāca, domāju, būs normāli.
Nu, vismaz vienu mazo noķēru. Uz straiku pa džeku. Šitādi. 12 centimetri. Uz velts. 9 pār 2. Bija 7. copa. 2 reizes ķēra tālumā un tad pēc kāda laika pavilkuma pie pašas lājus vēl gāba, bet tad aizšāva garām. Mutulu tik uztaisīja. Nu tāda. Pār pa kilo, bet tā kā, nu, šito savēc bija kanibāli 15 centimetri. Astotā copa. Ko šitā nesēs vispār? Kā tā kā. Zivs. Šitā pār pa 2 kilo vajadzētu būt. Nomērīšu. Kā iekšā gumija. Nu, cik tad ir? Septiņdesmit viens. Nē, 71 centimetrs. Nu, šito kanibālu šādu. Un copa laikam 8. 25 pār 2 bija 9. copa. 2 reizes ķēra mazā. Akalotējis pie pašas lājus. Vienreiz uzsit un tā pie pašas lājus ķēra. Bet tā bija maza zemānas. Kamēr velcēja, vēl vienreiz uzsit. Tā kā 10. copa. Jā, sākās tas vējš pēc vieniem un sākās ar copu. Pirms tam jau galīgi tā švaki. 11. copa.
Bet šitā kā mazā būs. Jā. Šitā mazā tik grib saplēst man gumiju. Ka nav tā baigi ieķērusies. Bez 15 trijos, 11 tā čapa mazā līdāka pieķērās. Tās divas laivas, kas te bija, abas divas pamuka. Nu, kas to zina, kā tur viņam gāja? Varbūt, ka gāja labi, pietika. Šodien būs jābeidz beigās tie labi, 11 cops, 1 laba līdaka, 2 mazās. Būs tik jāvelcē uz māju pusi, varbūt vēl kāds coks būs pa ceļu. Uz redzēšanos. Atkal klausos liepu sadām, zeme šī mīt sirdī manā. Neesmu vēl aizmirsīs virs dzimtām mājām debesīs. Mana mazā dzimtā Latvijā, diena tā vai vakars vēls. Katram varu lepni teikt, esmu Latvijas zemes dēls. Mana mazā dzimtā Latvijā, diena tā vai vakars vēls. Katram varu lepni teikt, esmu Latvijas zemes dēls.